Nē, tas bija arī tāds baigais stāsts. Īstenībā es vienmēr atceros Ivaru Romanovski, man tādu pirmo nopietno darba devēju. Es sašķiroju tur tās skrūves toreiz visiem, un tad tur tie šoferi nāca, šitāda kārtība varētu būt. Jā, es no kaut kādiem 15, 16 gadiem gāju praksē. Mazgāju lielās fūras, ziemā, augstumā, viss. Nācu mājās, viss eļļās, acis viens spīdēja. Ja. Tā kā es esmu labi to garoziņu pagrauzis, kā sacīt, jāsaka, jo es jau sevi nodrošināju. Nu, pirmie darbi jau man vispār bija sen jau Bietas kaplē, jau tur 1., 2. klasē vasarās. Bet tā es tiku vispār gāju uz galdniekiem. Es galdniekos netiku un tiku automehāniķos. Tā kā mana izglītība, ja, arī kā nevajag darīt. Īstenībā šeit sēž cilvēks, kā nevajag darīt. Ja, un man bērni arī ik pa laikam, jo es mācījos arī to pamatskolas tā liecība. Tur arī bija pāris trīnieki tikai, bet tas bija 10 baļu sistēmā. Ja, tur bija,